Nu ko, sveiki, skatītāji! Ceturtā saruna, un šoreiz runāsim par senioru karjeru. Un kā veidot apzināti šo te karjeru, un kādi ir izaicinājumi. Un šodien divas brīnišķīgas dāmas, un īstenībā pazīstamas tieši senioru atbalsta pasaulē. Sanita Bērtmane no Ikšķilas senioru skolas un Iveta Cīrule. Tur ir vairākas lietas, ko var pieminēt, bet es pieminēšu Trešās paudzes universitātes vadošā eksperte un viens arī no cilvēkiem, kas ir aizsācis senioru universitātes lietas Latvijā. Jā, tieši tā. Jā, varbūt par to senioru karjeru un varbūt lietas, ko jūs vēl gribat par sevi pateikt. Sākumā jūs varat, jebkur no jums var droši. Labi, tad es sākšu. Labdien, liels prieks būt šeit šodien. Un es aizsāku šo ideju 19. gadā ar konceptu senioru universitāte, kas ir balstīts Portugāles pieredzē. Un Portugāla ir slavena ar to, ka ļoti aktīvi seniori piedalās izglītībā, piedalās dažādos līmeņos, un tad es arī mēģināju šo ideju no viena Erasmus projekta pārnest arī uz Latviju. Tas ir tas, varbūt, ko es gribētu pateikt, un, protams, arī šajā projektā Trešās paudzes izglītotāju tīkla izveide Sabiedrības integrācijas fonda projektā. Mēs darbojamies un apvienojam praktiski visus spēlētājus Latvijā, lai izveidotu šo sadarbības tīklu, kas ir ļoti svarīgi, lai Latvijā valstiski šī tēma senioru un gados vecāko iedzīvotāju izglītības pieejamība tiktu attīstīta un augtu plašumā. Tas ir tas, ko es varbūt gribētu pieminēt. Lieliski. Es tad minēšu, ka man interesi par senioriem, par senioru karjeru un par senioru skolām radās mana maģistra darba ietvaros. Jo mana maģistra darba tēma tā arī bija senioru karjera. Un tas jautājums arī mūsdienu kontekstā, kur karjera tiek uztverta ne tikai profesionālā darba dzīve, bet visa dzīve kopumā un cilvēka spēja un varēšana savu potenciālu resursus ieguldīt savu mērķu sasniegšanā, savu vajadzību arī nodrošināšanā. Tad tas jautājums radās, kas notiek tajā brīdī, kad beidzās darba dzīve, un kā tas tālāk attīstās, un kādas iespējas Latvijā ir senioriem. Un pēc šī maģistra darba tad arī tapa Ikšķilas senioru skola. Lieliski. Un, mēs par senioriem daudz sarunās esam runājuši dažādos aspektos, un, protams, visi aspekti ir par to, ka mēs gribam uzlabot to kvalitāti, tos apstākļus, un tomēr Latvijā pieaug senioru skaits 1/3, pēc 10 gadiem būs šobrīd 1/4 būs 1/3, jā. Tas, uz ko mēs gatavojamies, un par senioru karjeru. Kāpēc tas šobrīd jūsuprāt ir būtiski? Manā ieskatā tas ir būtiski, jo mums arī mainās tā saucamās paudzes, jeb paudžu prasības, socializēšanās paradumi, kā arī vēlmes, ko tad es vēlos darīt, aizejot pārtraucot aktīvās darba gaitas. Visi bieži piemin šo te starppaudžu teoriju, kas ir slavena ar tā saucamajiem pēckara bērniem, ja baby boomeriem, ar X, Y paudzi, ar jauniešiem, kas ir Z paudze. Un man šķiet, ka arī pašlaik mums piepulcējās Latvijas senioru izglītības iniciatīvās tie, kuri jau pārstāv nedaudz jaunākas paudzes, un viņi nāk ar savām prasmēm, arī ar digitālām prasmēm, un noteikti vēlas turpināt mācīties, ja izglītoties visu mūžu garumā. Un izglītoties arī izmantojot tādas socializēšanās iespējas un varbūt arī veidojot kādas savas pašnodarbinātības iniciatīvas. Par to mēs iespējams vēlāk varam parunāt. Jā. Tā ir mana stiprā puse, kā iespējams šo darīt, arī dodoties pensijā. Un līdz ar to man šķiet, ka šis tieši ir visas dinamikas pamatā, ka paudzes mainās. Un paudze nes līdzi savus socializēšanās paradumus un arī paradumu, kā sadarbojas un kā vēlas pavadīt savu laiku, tad, kad šis laiks rodas. Es vēl pieminēšu droši vien klasisko dzīves gadu skaitu pieaugumu, dzīvības paildzināšanos, kas arī rada šo jautājumu, ko tad darīt šo pensijas posmu, kas jau vairs nav 10, 20 gadi, bet tas var būt arī 30 gadi. Un kā veselīgi piepildīti to piedzīvot pensijas vecumā.
Šķietami, droši vien jaunākiem cilvēkiem liekas, ka seniors, kas ir seniors, tas ir kāds, kurš ir nostrādājis to savu darba mūžu veiksmīgi, un tad var doties beidzot tajā atpūtā. Darīt, ko grib. Darīt, ko grib, jā, kam tur ceļojam, kam tur vienkārši beidzot pie mājas, pie dārziņa un tā tālāk. Vai tā ir? Vai senioriem šis ir tieši tāds pats skatījums uz dzīvi, vai tomēr tur ir atšķirās tie redzējumi? Līdzinājā pieredze arī ar senioru universitātes grupām 4 Latvijas pilsētās un arī ar grupām, kuras turpināja mācīties 4 gadu garumā. Es ļoti labi iepazinu savus studentus, kā es viņus saucu. Parasti tad bija šis te sauciens man nav laika, jo aizejot tieši pensijā, izrādās, ka ir tik daudz, ko jēgpilni darīt, tīpaši mācīties un arī apmeklēt dažādas pasākums, tā skaitā bezmaksas pasākums. Un es bieži vien dzirdēju, ja es būtu zinājis, cik būtu interesanti, es vispār jau sen būtu metis mieru darbam un sācis aktīvāk izmantot savu laiku šajā dzīves nogrieznī. Jā, es teiktu, ka tās senioru pieredze ir ļoti dažāda dzīves laikā bijusi. Un viņi attīstīja tās spējas īstenot šo savu karjeru. Tīri vēsturisku iemeslu dēļ ir ļoti dažādas. Un tādēļ nonākot tajā brīdī, kad darbs vairs nav, arī tas izaicinājums katram ir citādāks. Un vienam, kā Iveta teica, ir ļoti daudz pienākumu. Gan mazbērni, mazdārziņš, aprūpēs par suni, vai tiešām ir ļoti piepildīta dzīve. Un citam atkal, kuram nav apkārt sociālā loka vai nav dzīves laikā izveidoti hobiji, viņam var būt šis risks, iestājas tukšuma sajūta, vientulība, jautājums, ko tad man iesākt ar šiem dzīves gadiem. Un arī vērsīšu uzmanību uz to, ka sākot no bērnu dārza gaitām līdz pat darba dzīves noslēgumam, mūsu dzīve ir ļoti strukturēta. Viņa ļoti mūs nes uz priekšu. Arī stereotipos strukturēti, jā? Kā kuram jādzīvo. Jā, un ir ļoti skaidrs, ko tad mēs darīsim. Jā. Vasarā būs atvaļinājums, mēs brauksim ziemā slēpot. Un tad tajā brīdī, ja cilvēkam nav kontakts ar savām vajadzībām vai interesēm, mēs neapjaušam, ko tad es īsti gribu darīt tajā brīdī, kad man ir šīs visas iespējas un laika resursi, tad arī reizēm var rasties grūtības izveidot šo piepildīto dzīvi senioru vecumā. Šobrīd Latvijā, tāpat kā visā Eiropā, ir tas, kad sabiedrība noveco. Mēs dzīvojam ļoti mainīgā pasaulē. Cilvēki ļoti bieži arī grib turpināt savas karjeras gaitas. Cik viegli vismaz Latvijā šobrīd ir tās kompetences pilnveidot, varbūt pat mainīt profesiju pēc 50, 60 un varbūt pat 70 gadu vecuma. Vai tas vispār ir iespējams un kā uz to raugās sabiedrība? Iespējams, iepriekšējā diskusijā jau runājot par eģismu un diskrimināciju, šī tēma arī uzpeldēja pati no sevis. Es teiktu, ka šīm lietām vienmēr ir divas puses, protams, gan darba devējs, gan darba ņēmējs. Un, ja ir šis lauciņš atvērts, ir pretīm nākošs darba devējs, kurš ir atvērts tam, kad seniors iesaistās darba tirgu, tad viņš nāk ar savu pieredzi, viņš nāk ar savu dzīves skatījumu, un viņš patiešām var iegūt tādu. Ir cilvēku, kuram ir ļoti plašas zināšanas un viņš redz laukumu. Un tad ir jautājums par šo otru pusi, vai cilvēks ir dzīves laikā pilnveidojis savas kompetences, vai viņš ir sekojis līdzi attīstībai, tai pašai tehnoloģiju attīstībai, un vai viņā ir šī prasme veidot šo savu kapacitāti. Un ko vēl gribēju teikt? Jā, bet tā situācija ir laba, cilvēki ir atvērti šīm jo viena lieta ir, kad, piemēram, sistēma nodrošina mums šo iespēju pārkvalificēties, bet otra lieta ir, vai cilvēki grib. Vēsturiski es domāju, ka nav vēl senioriem tik ļoti ierasti dzīves laikā papildināt šīs kompetences. Jā, mēs varbūt šajā diskusijā tagad neliksim stabiņu tādu, kas ir senioru vecums, cik tad ir gadi tieši tam senioram. Ir valstis, kurās ir pat tā saucamie senioru likumi, jeb top senioru likumi.
Arī varbūt Latvijā kaut kas tāds kādreiz taps, mēs nezinām, bet pēc būtības mēs runājam būtībā par tiem cilvēkiem, kuri ir tuvu pensijas vecumam, kas ir noteikts valstī vai jau ir sasnieguši, un tālāk rodās šis brīvais laiks. Ir ļoti svarīgi atcerēties, ka mūsdienās mēs arī skatāmies uz prasmēm, ja mēs saucam tā saucamās unikālās prasmes, kas ir ne tikai šīs mīkstās prasmes, kā mēs viņus saucam, spēja komunicēt, sadarboties, kritiski domāt, radoši domāt, bet arī mēs darba tirgū skatāmies uz uzņēmīgumu prasmēm, un tas nav tikai darīt savu uzņēmēju darbību, tas ir spēt iesākt un pabeigt lietas, spēt plānot un spēt uzņemties iniciatīvu. Mēs runājam par digitālām prasmēm, jeb digitālo pratību, un mūsdienās nāk klāt vēl viena svarīga komponenta, kas ir ilgtspējas prasmes, ka mēs saprotam, mēs redzam un mēs spēsim rīkoties ilgtspējīgi, atbilstoši videi, sociālām vajadzībām un arī citreiz biznesa kontekstā saka pārvaldībai. Lūk, šeit man šķiet var būt tāpēc, ka paaudzēm ir tik dažādas sapratnes. Pirmkārt, uzņēmīgums ir visās paudzēs, es domāju, šīs te uzņēmīguma prasmes. Digitālās jau Sanita minēja, ka tas jau pamazām mums ir attīstījies, mums nāk arī klāt senioru skolās ar vien vairāk un vairāk cilvēku ar ļoti labām digitālām prasmēm, ja? Un tad ir jautājums par šīm te ilgtspējas, jeb zaļajām prasmēm, kā Eiropas komisija ir iedibinājusi pirms nepilniem 2 gadiem šo te konceptu, kas saucās zaļo prasmi ietvars. Darba devēji arvien vairāk vēlas saskatīt arī savos nākotnes darbiniekos šo te ilgtspējas komponenti. Vai tie, kuri dodas, pensionēs, vai viņi ir mācīti, vai viņi ir izgājuši cauri tādai pieredzei, ja? Un vai tas ir tas, ko darba devējs grib un vēlas. Noteikti manā ieskatā mācīšanās ir vērtība visa dzīves garumā, un ir aktīvi cilvēki, kas maina pilnībā savu dzīvi. Man šķiet, 50 tas ir jauns cilvēks, ja, jo mēs jau esam, kas šeit piedalāmies diskusijā, jau esam tuvu šim vecumam vai jau sasnieguši. Ja. Un jautājums 50 tā nav problēma mainīt kaut ko dzīvē, bet ja tu esi jau pensionēs, tev ir tuvāk jau 70, tad ir jautājums arī par šo iespēju un vai nebūs diskriminācija eidžismu dēļ. Šis ir ļoti, ļoti būtiski. Bieži vien mums Latvijā jau cilvēki sūtot savu CV 50 gadi un nedaudz vairāk viņus automātiski atliek malā, tāpēc, ka šis jau ir novecojis. Tas ir tas eidžisms, kas jā, arī šis notiek. eidžisms ir vienkārši kritisks Latvijā, es domāju, un arī visur, arī iespējams arī citās pasaules valstīs, bet mēs ar to saskaramies ikdienā. Svarīgi ir atcerēties, ja mēs gribam iet karjerā, man šķiet, ka pensionējies darbinieks ir zelta vērts, jo viņš būs lojāls, viņam interesēs darbiņš, lai vairāk ietu šajā apritē un piepelnītu varbūt klāt pensijai, ja jau cilvēks ir pensionējies. Un man šķiet, ka arī tā ir tā paudze, kas pārstāv tādas uzticamas vērtības, ja mēs sakam vīrs vārds, kas bieži vien vairāk nav raksturīga gados jauniem cilvēkiem, tā saucamai Z paudzei, kuri gaida un saka darba devējiem, izklaidē mani, dod man iemeslu, kāpēc šeit palikt. Cilvēki, kas ir jau senioru vecumā, viņiem šī komponenta pat nav smadzenēs, izklaidē mani un saka, kāpēc man šeit būt. Un man šķiet, šis ir ļoti labs arguments darba devējiem, ja viņi meklē uzticamus cilvēkus savos uzņēmumos, savās organizācijās. Šis ir tas, par ko mēs šodien runājām jau arī ar kolēģiem par to, ka, ja mēs darbā strādājam ar jauniem cilvēkiem, tad mēs zinām, ka mums ir, nereti sastopamies tām disciplīnas problēmas, bet cilvēki, protams, ir dažādi, jā. Bet tad, kad mums ir kāds seniors, tad ar to problēmu nav. Jā, ar to problēmu nav. Bet abām pusēm ir droši vien kaut kādi plusi, mīnusi, kāds labāk tur tehnoloģijas pārzina. Ja tu jautā par Latvijas situāciju, vai viegli šobrīd Latvijā pārkvalificēties, teiktu, ka nē, nav viegli. Tas ir iespējams apgūt jaunas zināšanas, ja cilvēks to vēlas, bet automātiski nonākot darba tirgu, viņš konkurēs ar tiem, kuriem jau ir šī zināšanas un pieredze, un konkurēs ar jauniem cilvēkiem, kur tiešām automātiski tiesīgi jau atliekas otrā čupiņā. Reizēm vislabāk strādā man šeit tas labais piemērs, kur kāds ir izlauzies caur šo sienu, kur ir varbūt cilvēks ap 60 gadu vecumā izlēmis mainīt savu dzīvi, mainīt karjeru, mainīt prasmes, nemainīt, bet papildināt prasmes, ja?
Varbūt, ka jūs zinat kādus šādus gadījumus, kur cilvēki tiešām ir... Karjeras maiņa. Es varu minēt, vienu piemēru. Man ir paziņa, kurš strādā ļoti, ļoti labā amatā, mārketingā, ar vizuālām. Es neesmu spēcīga šajā lauciņā, bet viņš pārzināja, tas ir izdevniecībā, mēdīju izdevniecībā, un viņš pārtrauc darba attiecības, tādu vai citu iemeslu dēļ, un viņš nevarēja atrast darbu. Kaut viņam bija zināšanas, kaut viņam bija ļoti, ļoti laba, bagātīga pieredze, ļoti laba, ne laba, spēcīga personība, manuprāt, un nonākot darba intervijā, viņš uzreiz konkurē pāri 50, 55 plus ar citiem. Viņš vienkārši nevarēja atrast darbu. Viņš šobrīd ir skolotājs. Brīnišķīgs skolotājs. Super. Es atkal zinu stāstus no labas lietas, tāds ir mazo pašnodarbinātību, ja tādu mikro uzņēmē darbībiņu, kur arī aizejot pensijā, piemēram, iziet auklīšu kursus, certificējās un strādā par auklīti, piemēram, arī auklīte, kura brauc līdz ģimenēm ārvalstu ceļojumos, tā skaitā man ir konkrēti labs draudzens mamma, kur pensija, viņai ir 75, palika pat, un viņa jau ir ar saviem auklējumiem kā auklīte, bet viņas prasmes bija saistītas ar tekstilu, teiksim tā, tekstilu rūpniecību kādreiz senos laikos, un viņa ir ļoti smaidīga, ļoti enerģiska, minās ar riteni, un viņa tagad šādi ar saviem auklējumiem darbojās, jau pēdējos, es gribētu pateikt, 15 gadus, un tas būtībā ir arī tāds amats, kas barots, šo te bērniņu pieskatīšana, kur tev jābūt gan kā skolotājiem, jāpalīdz bērniem mācīties, jāuztur nedaudz kārtībā mājas dzīvē, jāuztais ēst. Un tas ir tāds viens no, ko ļoti bieži vien dāmas, jo kungus diez vai gribēs par auklēm, arī stereotipu dēļ Latvijā, bet kur ir dzirdēti labi stāsti, kur tiešām cilvēkiem pilnīgi pavaras pat iespēja apskatīt pasauli un arī būtībā, teiksim tā, būt apritē un būt šajā starpauģu sadarbībā, jo tie mazie bērni un arī pieskatāmie, kā es viņus saku, viņi jau arī dod tādu dzirksti, enerģijas devu un prieku cilvēkiem. Tā kā es zinu šo te auklīšu virzienu, ka tas ir aizgājis. Kādreiz Latvijā bija tāds projekts par sudraba ekonomiku, tāds Osiris, un toreiz tika domāts par starpauģu biznesa inkubatoru izveidi. Šī doma tomēr līdz galam neaizgāja dzīvē, bet šī ideja par starpauģu biznesa inkubatoru ir viena no manām idejām jau no 18. gada, jo es esmu pētījusi un rakstījusi savu promocijas darbu tieši par biznesa inkubāciju un maģistra darbu par virtuālo senioru universitāšu izveidi izglītības jomā. Un es sapratu, ka īstenībā tādai sociālai inovācijai Latvijā būtu vieta, kā starpauģu biznesa inkubatoram, un tur nāktu tie, kas novērtē, ka katra paudze dod to savu pienesumu un ka dažādībā ir spēks. Un es domāju, ka varbūt tā ir vēl viena no lietām, ko mēs varētu darīt senioru skolās, mācīt mūsu studentiem, mūsu izglītojumiem, nebaidīties mēģināt, jo es vienmēr saku, nav jau ko zaudēt, viss ir stabili, nav ko zaudēt, jo neviens jau neizies uz riskiem. Un vēl nedaudz par šo te pašnodarbinātību, to var sākt viegli bez jebkādiem bankas aizņēmumiem, ja mēs piedāvājam savus prasmes, savu laiku pārdot citam būtībā. Tas pats auklīts piemērs. Vai administrators, mēs arī pārdodam savu laiku, tāpēc, ka mēs esam šeit klātesoši kādā birojā. Šis ir tāds, teiksim tā, mazo izmaksu biznesa modelītis, kurš īstenībā ir vajadzīgs, jo jaunieci diez vai tur pa kaut kādu mažu naudiņu sēdēs, bet tie, kas grib nopelnīt un padarboties, viņi piekrīt uz ļoti dažādiem nosacījumiem. Izklausās pēc NVO sektora. Jums NVO sektora ir ļoti daudz darbiņu ar mazām aldziņām. Ar mazām aldziņām, viss NVO sektors, Bet viennozīmīgi, tā kā es domāju, ka iespējas ir, un tas jau atkarīgs arī no personības tipa, cik mēs esam droši un vai mēs esam gatavi
Ja mums pasaka nē, darba devējs veidot savu lietu, savu iniciatīvu. Bet varbūt uz esošo inkubatoru pamata var mazliet pavirzīt, jo arī skatoties inkubators esošos, kā tur publika grozās. Jā, grozās. Tur ir jauni. Tur ir jauni cilvēki. Es nekad tur neesmu redzējis senioru, bet es nešaubos, ka senioriem ir ļoti daudz labas biznesa idejas, arī kā pašnodarbinātiem, arī kā, jo viņiem jau ir tā pieredze, jā, viņi varbūt ir kritiskāki uz savām spējām, jo viņi jau ir, nu, kā saka, tur ir bijuši arī tie neveiksmes stāsti, ja tās neražas, jā, bet ļoti bieži ir sajūta, ka tieši tajos kolektīvos, kuros ir jauni cilvēki, ir ļoti grūti tiem senioriem iekļauties. Jo nu, tā ir, ja kolektīvā ir pārsvarā jaunieši, tad tur ir grūti dabūt iekšā seniori, vai ja tur ir pārsvarā seniori, tad to jaunieti arī tā skatīsies uz viņu, vai tad viņš šito prot. Tieši tā, eģisms ir skalā no pret jaunu, pret vecu, un pa vidu eģisms iet uz visām pusēm, un tu pareizi saki, ka jā, tā darba kolektīvs, viņš, kā saka, arī to jauno var negribēt tieši tādēļ, ka varbūt ir citi sociālie paradumi sadarboties un arī strādāt. Īpaši universitātēs. Jā. Universitātēs, tur ir īpaša vide. Jā, es esmu saistīta ar akadēmisko vidi, un līdz ar to, jā, es piekrītu. Tur var būt ļoti daudz grādu, bet tur būs priekšā kāds dzīves pieredzējušāks. Dzīves pieredzējušāks, tieši tā. Jā, bet par tiem, es vēl gribu par tiem darbdevējiem atgriezties. Kā lai maina to priekšstatu? Jo mēs šajā telpā sēdošie saprotam, ka seniors īstenībā tas ir iegūms. Ja viņam ir prasmes un tās pieredzes, tad viņš vai viņa būs ļoti uzticams darbinieks, visticamāk, ja? Nevar arī vispārināt. Bet kā lai maina to darba devēju? Jo mēs virzamies tajā virzienā, kad bezdarbs kļūst arvien mazāks, sāk trūkt darbinieku, tālāk mums piebremzējās ekonomika, jo mēs neesam pietiekami atvērti, lai sastrādātos arī, piemēram, ar senioriem. Kā lai šo novērš? Es saprotu, varbūt prasu tagad kaut ko ļoti neatbildam, bet mazliet varbūt pafantazējam par šo jomu. Es varbūt pafantazēšu, sākšu fantāzijas šo virknīt ar tādu cilpiņu, kas būtu par kopumā senioru skolu misiju. Jo trešās paaudzes universitātēs, ja mēs Latvijā to saucam par senioru skolām, senioru akadēmijām, šīm senioru izglītības iniciatīvām ir ne tikai izglītības misija, bet arī šajās iniciatīvās bieži vien notiek pētniecība par ap senioriem. Un tajā brīdī, kad darba devējs saprastu un saskatītu, ka šeit ir ne tikai izglītības komponenti, bet iespējams ir arī pētījumi, iespējams mums senioru skolas studenti var kalpot arī par kādu produktu, ja pakalpojumu validatoriem, tajā brīdī, tādiem stabiliem pie tam vēl, tajā brīdī mēs dodam tādu papildu vērtību, ka seniori skoliņās ne tikai mācās, bet viņi var būt mums iesaistīties pētniecībā, viņi var iesaistīties arī jaunu pakalpojumu dizainēšanā, validēšanā, un šis ir tāds virziens, kur mums vajag pašiem, kas mēs pārstāvam trešās paaudzes izglītotājus, mums vajag nedaudz skaļāk stāstīt, ko tad dara un kādi unikāli talanti ir pie mums. Es domāju, ja būtu tāda kampaņa, piemēram, hei, es esmu Ikšķilas senioru skolas students, man ir 81, un es esmu izcils, un tad pasaka, kādās kvalitātēs es esmu izcils. Es vienkārši izcils. Jā, es esmu izcils, un tad nosaucam kvalitātes. Ja mēs taisītu tādus kā sabiedrības informēšanas kampaņas par tiem dimantiem, kas nāk mācīties. Ja? Tajā brīdī arī sāktu varbūt darba devējs pievērsties arī senioru skolām, kā tai kopienai, kur varētu atrast ļoti stabils un uzticams darbinieks. Jo ja jau vien tu esi atnācis līdz skoliņai, tu noteikti esi jau proaktīvs, un tas parāda, ka tu neesi mājās sēdētājs. Un te jau mēs dabūnam to, kā saka, piekļuvi tam aktīvajam iedzīvotājam. Nu, tas ir tāds mans viedoklis, varbūt filozofisks ļoti, bet tomēr šis virziens. Ļoti labi. Okay. Šis būtu jāņem vērā arī plānojot. Jā, bet mēs arī runājot par stratēģiju, mēs esam runājuši, ka tie virzieni, kurā vispār tā kā senioru izglītību vadīt, tas nav viennozīmīgi. Taisam tikai senioru skolas.
ir arī jāveido šis senioru tēls sabiedrības acīs, jo viņš šobrīd, man liekas, ja jautā, es savā maģistra pētījumā arī jautāju, ko senioriem būtu jādara. Jārokas pa dārzu. Jā, tāpat bija jāatpūšas. Ja? Tas, kas ir tas priekšstats, tad viņi ir šausmīgi noguruši, viņiem jāatpūšas. Ja? Bet, ja tā atpūta paliek tikai sēžot mājās pie televizora un tad mēs saprotam fizioloģiskos procesus, ka cilvēks iesēžas mājās un vairs nekustās, tad gan nav labi. Jā, bet es minēju šeit labu piemēru, varbūt, kur senioru universitātes ir kā tāds magnēts, kas pievelk arī pētniekus un uzņēmējus. Portugālē ir senioru universitāšu tīklā, viņiem ir sava iekšējā tāda kā turisma aģentūra. Viņi organizē saviem studentiem tā saucamos maza budžeta pasākumiņus šeit pat uz vietas, un uzņēmēji nāk kā traki, jo tur ir aptuveni 100,000 izglītojumu gadā. Tas ir ļoti liels daudzums, bet kuri grib paceļot kaut kur tepatās, un ir arī viņiem tā saucamie tālākie ceļojumi, un tad uzņēmumi, kas sadarbojās, ja mums būtu tā saucamie sadarbības partneri, ja mums studentiem būtu lojalitātes kartes Latvijā, tai brīdī uzņēmēji saprot, bet tur ir tik daudz stabilu potenciālu klientu, kas iespējams varētu arī būt mans sadarbības partneris. Un tā ir tā saucamā domāšanas maiņa no ne tikai izglītojamies, socializējamies, bet mēs arī varam kalpot kā sadarbības partneri uzņēmējiem. Esot senioru biedrībā, mums ir noiet tirgus. Jā, tieši tā, esot senioru biedrībā, mums ir noiet tirgus, jo katram ir uzkrājumiņš, un cilvēki ir ļoti, ļoti tādi tā kā apņēmības pilni. Varbūt tāds interesants moments, bet Eiropas komisijā ir arī tādas iniciatīvas ar nosaukumu kost rīcības, jeb mēs varam pievienoties kādai no iniciatīvām un darboties. Es esmu pievienosies tādā iniciatīvā ar nosaukumu gados vecāko iedzīvotāju iesaiste caur pētniecību un izglītību. Un ļoti interesanti, kā kolēģi visur Eiropā diskutē, kā mēs varam dabūt gados vecākos iedzīvotājus pētniecībā, ka viņi ne tikai tiek pētīti kā pētniecības, mēs sakam, tāds priekšmets, bet ka viņi paši veic savus pētījumus, ka viņi kļūst par pētniekiem. Un šeit atkal mums rodās darba rokas, jo senioriem ir laiks, viņi var intervēt, viņi var apstaigāt, viņi var vākt. Intervijas prasa nenormāli daudz laika un pacietību. Nenormāli daudz laika, tā ir viena no nišām, ja gadījumā mūs šeit saklaus un dzird, kurš gan vēl labāk, ja ne pa tādu īpaši pensionāts pedagogs, vai kultūras darbinieks, kurš prot runāt, prot turēt taisnu muguru un prot ideāli saformēt tekstus. Tā kā iesaiste pētniecībā var šķist, kas tas tāds interesants moments. Bet īstenībā, ka nevis mūs pēta, mērķa grupa pēta, bet mēs palīdzam pētniekiem pētīt. Mēs izdaram šos te rutīnas darbiņus un par to saņemam atalgojumu. Pieminēja ļoti svarīgu būtisku lietu, kad par Portugālu un 100,000, un tas ir cilvēku apjoms. Un Latvijā, protams, mēs lepojamies ar to, ka tās pensionāru biedrības, senioru biedrības šobrīd aug, un tur tiešām palielinās biedru skaits. Bet, man Sanitā jautājums, kā Ikšķelē jūs iesaistiet tos, kuri paši neskrien pēc pirmā uzsaukuma. Respektīvi, ir daudz tādu senioru mums, kas sēž mājās, viņi tā kā gribētu, bet tur ir tik daudz, nē, to šķēršļu, to bloku, ko viņi paši ir sev salikuši, jo bieži ir arī tā, ka cilvēki, tad, kad tā situācija ir kritiska ar to socializēšanos, ar to būšanu sabiedrībā, ka viņi ir tik kritiski, ka cilvēks saņemās, viņš nekad nenožēlo, ka viņš ir aizgājis. Kā jūs Ikšķelē šo risiniet? Kā jūs iesaistiet tos, kuri šaubīgos? Tā sliktā ziņa ir tā, ka ar varu neviens nevienu no mājas nevar izvilkt. Tas ir jāpieņem, un tā vienkārši ir. Bet tās iespējas ir daudz un dažādas. Jau pirmajā darbības gadā, mums ir 4. mācību gads, jau pirmajā gadā mēs saprotam, ka arī jāiet, jāstāsta. Tad pirmais ir informācijas kanāli, izvēlēties senioriem piemērotos informācijas kanālus, būt visās avīzēs.
Pēc iespējas vairāk būt arī televīzijā. jā, nu sanāk, kad brauc. Nē, tāpat reģionālā televīzija, viņa laikam, sanāk, tomēr sanāk. Vismaz dažas reizes, jā, lai ir informācija. Avīzē Latvijas pensionārs. Man pietrūkst informācijas, cik daudz lasa avīze Latvijas pensionārs. Bez maksas viņi ir mēnesis attiekās. Nu, lūk, tad pirmais ir informācija. Otrais, manuprāt, ir rutīna. Jā, es droši vien saviem projektu partneriem jau esmu apnikusi ar šo vārdu. Bet mums patīk. Bet rutīna ir tas, kas ieradina. Jā, rutīna ir tas, kad vienreiz nedēļā es varu iziet no mājas. Jā. Un es sajūtu, man ir mūsu apmeklētāji teikuši, šodien man negribējās nākt. Bet es atnācu un es esmu ļoti priecīga. Jo atkal bija emocionāls pārdzīvojums, kā sporta klubi. Šitas ir tāds saņemšanās. Aiziet un vēl ne tikai tā rutīna, bet tas, ka tas notiek katru trešdienu, tikos un tikos. Un tad cilvēkiem, labi, viņš nesaņēmās tajā trešdienā, bet viņš saņemsies nākamajā un aizies, jā. Izdarīs. Jā, jo reizēm saņemties ir grūtāk. Jā, sporta klubs. Jā, man ir varbūt šeit tāds joka pēc, bet tas nebija joks. Viena no izglītojumām senioru universitātes grupā, reģionālā grupā, neminēšu tagad pilsētu, sāka mācīties arī ar skepsi. Kā tad kļuva ļoti cītīga, visu pierakstīja, apmeklēja, ja? Un sezonai beidzoties šī kundze 80+ teica, ka pateicoties šai iespējai vienreiz nedēļā nākt mācīties, viņa atliek miršanu uz gadu. Un tajā brīdī es teicu, super. Labs kompliments. Varbūt atliksim vēl tālāk. Un tā viņa atlika 4 gadus. Un pašās beigās viņa izlēma, ka vispār dzīve ir tik interesanta, ka nav vērts pat domāt šai virzienā. Šis ir varbūt nedaudz par to rutīnu, kā tu saki, tev jāpārlauž šis te izkustēties, aiziet, jā. Un man šķiet, ka tas ir tā stilī, ka tu tomēr ej uz 3. paudzes universitāti, tu mācies. Un vēl stilīgāk, ka tu vēl arī iesaisties darba tirgu, ka tu esi tā kā, tu esi zirgā, jā? Bet, arī tās kognitīvās spējas droši vien, tomēr viņas mazinās. Jā. Un jautājums ir, kā dot iespēju senioriem noticēt tam, kad viņi var? Un kā šajā jautājumā, kādas ir pieredzes? Man šķiet labiem prakses piemēri. Tikai, ja mēs arī, kā mēs šeit projekta ietvaros, mums ir tāds sauklis par to, ka mums jāpievieno dzīvei gadus, ja? Un gadiem jāpievieno dzīvi, ja? Un līdz ar to tā doma ir tāda parādīt ar labo piemēru caur šīm te tādām, teiksim tā, sociālām kampaņām būtībā. Un es domāju, ka vienā dienā arī pavērsīsies šis te tā sniega bumba velsies, un ja mums būtu, protams, vēl arī labāks digitālās prasmes mūsu senioriem, kur viņi varētu kaut ko Instagramot, Facebookot un tā tālāk stāstīt par to savu aktīvo ikdienu, tas jau arī būtu tāds ļoti, ļoti pozitīvs moments. Jo mums ir ļoti, vēlreiz atgriežoties pie šīs te paudžu teorijas, mums pašlaik 3. paudzes izglītotāju tīklā Latvijā ir dažādas paudzes, ir tā saucamie veterāni, jā, pirms tā saucamiem pasaules kariem ir baby boomeri pēc 2. pasaules kara, un viņi jau savā starpā radikāli atšķirās, bet mums sāk pievienoties tā saucamās X paudzes gals tiem, kuriem tagad ir, teiksim tā, 65 tuvu kaut kur, ja, kuri ir pilnīgi vēl atšķirīgi radikāli pret tām iepriekšējām divām. Un šis ir jautājums, par kādu mērķu grupu mēs domājam, runājam, kas ir tas mūsu izglītojamais, un vai tā sociālā kampaņa izkusties nāc, pievienojies, vai viņa palīdzēs, vai sasniegs tos, kas īstenībā neizmanto šos digitālos kanālus vai to pašu avīzīti. Bet es domāju, ka mums ir ļoti daudz, ja mēs skatāmies, kuri gribētu mācīties, pat senioru skolas nespēja tik daudz pieņemt. Mēs zinām arī tagad Jelgavas pieredzi, ja, kur ir tik daudz, tik interesanti Jelgavas senioru universitātes grupā, ka ir gribētā rinda, kur stāv, bet telpu dēļ nav iespējams pieņemt, kā arī gribētāji ir telpa un pedagogi kļūst par problēmu. Tas gan vairāk nav par karjeru, bet varbūt mūsu seniori var
kļūt arī par pedagogiem, jeb senioru izglītotājiem, senioru skolās. Tā ir vēl viena ideja, ko es gribēju šodien likt galdā, ieteikt. Būtībā līdzīgs māca līdzīgu. Un valsts likumdošanas jomā mums... Es pa Jēkabielu domāju, vai mums ir viss... Es zinu, ka diskriminācijas jomā mums ir izņēmumi, jo tas ageisms un diskriminācija pēc vecuma pazīmēm, viņu nevar tiesiski aizsargāt. Jo nav gluži tāda panta. Man ir tāds varbūt valstiskā līmenī ieteikums, un būs arī pašvaldību līmenī. Valstiskā līmenī mēs zinām, ka tiek plānotas nākamās Eiropas programmas. Tagad jau mūsu Eiropas naudiņa ir saplānota līdz 27. gadam, tad būs jauns posms. Vēl varbūt kaut ko var mainīt esošajās darba programmās, kas ir 26, 27, nākamie pēdējie 2 gadi Eiropas naudas apguvē. Un varbūt tomēr iekļaut un ļaut arī tiem, kuri nav aktīvajās darba gaitās, pārkvalificēties, ļaut mācīties. Jo mums ir atbalsta iespējas arī, ja mēs runājam par pieaugušiem vecumā 50+, bet tur ir nosacījums. Tev ir jābūt darbā vai tev ir jābūt pašnodarbinātam. Un nedrīkst būt pensionējies. Līdz ar to, ja pārskatīt šīs te normas un ļautu varbūt kaut kādam zināmam daudzumam pilotprojektu veidā veikt šo pārkvalifikāciju, tas būtu vienkārši izcili. Pašvaldības līmenī ieteikums ir būt drosmīgiem, un varbūt kāda Latvijas pašvaldība būs pirmā, kas vēlēsies izveidot sudraba ekonomikas inkubatoru. Ja kāds klausās podcastu, un viņiem vajag palīdzēt kādai no pašvaldībām saprast, kas tas ir un kā to var izdarīt, es varu pieteikties par brīvprātīgo. Protams, šim atvēlot zināmu laiku, bet, ja šo dzird un klausās pašvaldības, mums ir jābūt drosmīgiem un sociāli inovatīviem. Mums ir Latvijā jāpalaiž šī kustība, kas ir sudraba ekonomikas inkubators. Starppaudžu ir labi, bet sudraba ekonomika izklausās arī Eiropas finansējuma jomā ļoti labi. Šīs ir arī ieteikums nākamam plānošanas posmam būt drosmīgiem un iekombinēt sudraba ekonomikas atbalstam arī aktivitātes, kur iesaistās paši jau pensionētie iedzīvotāji, veidojot savas pašnodarbinātās vai mazā biznesa iniciatīvas. Šis ir tāds ieteikums. Es vēl par Jēkabielē ieteikums. Jā. Tas mans ieteikums varbūt ir saistīts ar to, ka neskatīties tikai uz darba tirgu, U3A, senioru universitātes. Tas nebūs vienmēr par darba tirgu, par atgriešanos darba tirgu, bet skatīties, ka senioru skolas, universitātes, viņas ir profilaksē. Ir kā platforma veselības uzturēšanai. Savu spēju, prasmju, to pašu kognitīvo spēju uzturēšanai, socializēšanai, vientulības mazināšanai, kas tomēr ir atzīts kā viens no lielākajiem draudiem arī senioru vecuma posmā. Skatīties vienkārši plašāk, pavērst šo skatienu ne tikai uz darba tirgu, runājot par senioru mācību iniciatīvām, bet uz senioru labklājību, labbūtību kopumā. Atbalstīt valstiski šo trešās paudzes universitāšu veidošanos Latvijā. Šis ir ļoti, ļoti svarīgi. Un ja nevar to veikt valstiski, tad pašvaldības atkal var būt drosmīgas, un mēs arī savos projektā materiālos, ko esam gatavojuši, esam pat nedaudz tāmējuši, cik tad varētu izmaksāt šāda iniciatīvas izveide. Un tas nav nekas ļoti liels, jo telpa jau pašvaldībā ir. Būtu ļoti labi, ja pašvaldībā sektu vismaz daļējā slodzē šīs grupas koordinatoru, un tad grupas koordinators kā tāds deglītis ar lielu deksmi sadabūtu gan brīvprātīgos skolotājus, bijušos pensionētos skolotājus, gan arī būtu tie, kas pievalks un grib mācīties. Tas ir mans ieteikums, negaidīt, ka mums varbūt valstiski būs kādu dienu tīkla atbalsts, bet jau iestrādāt esošajās Eiropas programmās un pašvaldībām saprast, ka tas ir ekonomiski un finansiāli efektīvs rīks, lai tomēr veicinātu šo te labbūtību gados vecākiem iedzīvotājiem. Iet no slodze arī no veselības sistēmas, jo ir pierādīts jau pētījumos, tīpaši es vienmēr minu Portugāli, pētījumos ļoti lielās mērķu grupās, kā mēs saprotam, tas ir šis tuvu 100,000 dalībnieku, arī pašu dalībnieku pašvērtējums, cik reizes viņi jūtās mierīgāki, pozitīvāki, daudzi pārstājuši pat zāles hronisku
piemēram, tas Tas ir tas asinsspiediens, stāsts par rindām pie dakteriem, jā, kad rindām pie dakteriem, tur, kur ir senioru universitāte, mēs tur sakam, viņa nav. Senioru universitāte ir vienkārši universāls pipara plāksterītis, lai mazinātu izmaksas uz to slodzi, kas varbūt ir sociālam dienestam vai tām pašām veselības aprūpas iestādēm. Ja? Super. Es īstenībā gribēju jums prasīt vienu darāmo darbu beigās, bet jūs jau atbildējāt uz šīm lietām, un īstenībā es ceru, ka lēmumu pieņēmēji noklausīsies jūs un šodien piefiksēs šīs idejas un arī īstenos. Nu ko, lai mums veselīgi, zinoši un gudri seniori. Paldies, ka klausījāties!